Labvakar, godātie skatītāji un cienītās skatītājas. Šis ir raidījums Vai nauda aug kokos Rīga TV24 ēterā. Šis ir raidījums, kas ir veltīts ekonomikai, aktuālajām ekonomikā. Katru nedēļu mēs pārspiežam to, kas ir noticis iepriekšējā nedēļas laikā. Atgādinu, dārgie skatītāji, ka jūs varat sekot mūsu raidījumam arī sociālajos tīklos. Mums ir gan Facebook, gan Twitter konts, kurā jūs varat arī ieteikt jautājumus, uzdot jautājumus mūsu nākošiem ekspertiem, tēmas, un mēs par tām centīsimies diskutēt. Iespēja robežās, protams, raidījums ir ierobežots laikā, tik cik mēs varam izrunāt, tik izrunājam. Līdzīgi kā katru nedēļu, mēs šodien apspriedīsim 3 tēmas, un mums studijā, kā katru nedēļu, ir 2 īpaši lietpratēji ekonomikas jautājumos cilvēki, kas var izteikties par aktuālām tēmām. Un šoreiz tas ir Klaus Vasks, Bankas Citadele padomes loceklis. Otro reizi mūsu raidījumā, ar to arī apsveicu, un arī otro reizi šoreiz mūsu raidījumā Edgars Pīgoznis no Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētājs. Labvakar! Mūsu pirmā tēma šodien būs tāda nacionāla tēma. Ir dati iznākuši par iekšzemes koproduktu. Proti, tik cik liela tad Latvija ir ekonomika un kā šī mūsu ekonomika attīstas, cik strauji viņa aug vai neaug. Un jāsaka, ka dati ir, aplūkojami ar zināmām bažām, kā jau pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši. Latvijas ekonomika faktiski lēnām, bet atdziest. Publicētie dati rāda, ka Latvijas ekonomika aug 2,1% gads pret gadu, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja aplūkojam ceturkšņa datus, tad pieaugums ir ceturksni pret ceturksni, proti šī gada pirmajā ceturksnī pret pagājušā gada ceturto ceturksnī ir tikai 0,4%. Ir arī publicēts prognozes. Prognozes pēdējās vakar tieši Eiropas komisija publicēja prognozes, kur teica, ka Latvijas ekonomika šogad augs 2,3%. Šeit tas ir arī attēlots grafikā, to jūs varat redzēt ļoti labi. Ja salīdzinot ar gadiem, kas ir bijuši iepriekš, 2011, 2012 gadu, 2013 gadu, acīm redzami izaugsmes temps ir palēninājies. Kas būs, kāds būs prognozes ir šogad? Kā jums šķiet, dārgie eksperti? Es neprasīšu par iemesliem, to mēs esam diskutējuši, ir objektīvi un subjektīvi iemesli, bet kā tad ir jūsu prognozes? Vai Latvijas ekonomikai tomēr temps izaugsme būs straujāks, nevis 2,1%, bet 3%, vai būs zemāks? Kā jums šķiet? Klau? Es skatos uz to lietu sekojoši, ka ņemot vērā to, ka šobrīd tautsaimniecības kreditēšanas apjoms ir strauji samazinājies un jaunu kredītu izsniegšana, bet tautsaimniecībā patēriņam pieejamo līdzekļu apjoms tik strauji nesamazinās. Un, kā mēs redzam pēc dažādiem patēriņa datiem, tad cilvēki joprojām mīl pirkt un tērēt. Līdz ar to mana prognoze ir tāda, ka mēs paliksim šajos mazos 2% rasti šī gada pieaugumā. Protams, ilgtermiņa investīciju trūkums pamatlīdzekļos uzņēmumos. Es domāju, ka kaut kādā gadu, 2 perspektīvā noteikti atstās iespaidu. Ja? Un līdz ar to šī gada prognozes, es domāju, ka mēs varam vēl pietiekami optimistiski raudzīties, ja protams, 2% ar mazu astīti mēs varam nosaukt par izaugsmi, ja? Tad, protams, 16. 17. gads, protams, liek skatīties uz šo ar nelielām bažām. Ja. Edgar? Jā, es arī piekrītu, ka tādam pesimismam nav pamata. Ja, tā tad iekšējais patēriņš ir diezgan labi rādītāji. Ja, ražošana arī, gan pateicoties Liepājas metalurgam varbūt, bet arī samērā veselīgi ir. Protams, Krievijas jautājums, ja, viņš to piebremzēja visu, ja, bet pamatā, manuprāt, tādam pesimismam nav pamata. Es gan domāju, ka izaugsme būs nedaudz zem 2%, ja varētu teikt, ka neesmu tik ļoti optimisms, ja, bet bija arī jautājums, ko varētu ieteikt valdībai, ja. Es domāju, galvenais neko nesabojāt. Būs ok. 2% patreizējā lēnās izaugsmes posmā pasaulē, es domāju, ir ļoti pieņemams.
Tātad patiesībā mums situācija, ja mēs tādu klasisks ieteikums valdībai, situācijā, ja samazinās ekonomika, ir sildīta ekonomika, kas parasti izpaužās kā jāveicina patēriņš. Tur, teiksim, palielina kaut kādas valsts izdevumus, dod kaut kādu naudu privātam sektoram, lai viņš tērē naudu, vai tur atvieglo viņam ieņēmumu pusē, viņš tērē naudu, un tad pieaug it kā atkal ekonomika. Tas ir klasisks tāds Keynesa recepts, kā šādos gadījumos rīkojās valdības, bet mums tieši ar privāto patēriņu problēmas nav. Tas tiešām jāatzīst, pēc statistikas datiem aug pat vairāk kā 5% gadā, mazumtirdzniecība virs 8% gadā, kas liecina par to, ka privāto patēriņu kā reiz viss ir kārtībā. Problēmas ir tajā sektora daļā, ko jau Klaus arī pieminēja, proti investīcijas. Tur mēs ne tikai neredzam attīstību, mēs redzam sarukumu. Investīcijas Latvijas ekonomikā sarūk. Vai šajā jautājumā valdībai kaut kas būtu jādara, lai veicinātu Latvijas ekonomikā investīcijas? Es domāju, ka to aizskar ļoti tādu svarīgu tēmu par valdības tēriņiem. Ja? Es uzskatu, ka šī momentā valdības parasti tērē nākamo periodu ienākumus. Ja? Un šī kontekstā ar šo IKP pieaugumu un ar šo prognozi, kas varētu būt 16. un 17. gadā, es domāju, ka šie tēriņi ir īpaši uzmanīgi jākontrolē, nevis šobrīd jāpalielina valdības tēriņi. Es teiktu, ka valdībai vajadzētu aktīvāk domāt, kā viņi varētu veicināt jaunas naudas nonākšanu uzņēmējdarbībā, jaunu investīciju piesaisti uzņēmumiem, viņu projektu realizācijai, ka tas, ja varbūt ne momentāli viena gada laikā, bet tad 3 līdz 5 gadu laikā dot daudz patstāvīgāku, ilgspējīgāku nodokļu pieaugumu un attiecīgi arī dadevu uz IKP. Viennozīmīgi pievienojos visi minētie instrumenti un plus, protams, vajag izmantot patreizējo brīdi un refinansēt esošās saistības uz lētāku un uz garākiem vērtspapīriem. Jā, ir tiešām tāds mirklis, valdības parāda procentu likums droši vien ir vēsturiski viszemākās. Tas nozīmē, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam tikt no procentu maksājumiem. Jāatzīst gan, ka tas, ja tā mēs skatāmies ekonomikas kopumā, tas viss maksājums ir mazāks par 1% no iekšzemes koprodukta, ko Latvijas valsts maksā šobrīd par procentiem, bet vienalga katrs ietaupīts eiro kaut kur palīdz. Rezumējot, ekspertei to jāsaka, ka nav tik traki. Varēja būt sliktāk, bet augam, jā, galvenokārt pateicoties iekšzemes patēriņam, tam, ka cilvēki vēl nav nobijušies un turpina tērēt vairāk, pērk labākas, dārgākas mantas, labākas, dārgāku pārtikas produktus. Tādā veidā silda to mūsu ekonomiku un dod pienesumu arī valsts budžetam. Jādomā valdībai par to, ko darīt ar investīciju pusi, kas tiešām ilglaicīgi droši vien radīs nopietnu ietekmi uz mūsu labklājību, ne tikai nākamajā, aiznākamajā, droši vien vairākus gadus uz priekšu. Pāriesim pie otras tēmas mūsu raidījumam. Tēma drusciņa ar tādu odziņu. Tur ir viss iespējamais, ko vien var pieminēt. Proti pagājušo nedēļu pilnīgi negaidīta autoritāte ekonomikas jautājumos, proti Romas pāvests Francisks iznāca ar paziņojumu, kā droši vien daudzi skatītāji zina, visā patiesībā pasaulē, gandrīz visās valstīs pastāv atšķirības atalgojumā, ko saņem vīrieši un ko saņem sievietes. Proti, vīrieši saņem vairāk. Un pāvests to nosauc par skandalozu netaisnību, kas būtu novēršama. Jāsaka, pāvests nav viens tādos aicinājumos, tādi ir jau daudzus gadus daudzi, tā skaitā eksperti un politiķi, kas uz to aicina. Jāsaka, arī Latvijā šajā jomā nav viss kārtībā. Nav tā, ka mums vīriešu un sieviešu atalgojums ir vienāds vai ļoti līdzīgs. Jā, mēs esam labākā situācijā kā mūsu kaimiņos Igaunija, kas ir Eiropā bēdīgajā pirmajā vietā ar vislielāko atšķirību atalgojumos starp vīriešiem un sievietēm, bet vienalga Latvija mēs esam 8. vietā Eiropā no 28 dalībvalstīm ar lielāko, proti 21. sliktākajā vietā. Ja? Un mūsu atšķirība ir 14,4% atalgojumā, ko saņem vīrieši, atalgojumā saņem sievietes. Kas būtu jādara, lai šo atšķirību novērstu? Vai vispār kaut kas ir jādara? Iespējams, ka tas vienkārši ir jāpieņem un atrisināties pats. Kā jums šķiet? Man pašam nākot no finanšu un publiskā sektora, es katrā gadījumā no savos uzņēmumos, kuros es esmu līdz šim darbojies,
70% pārsvars darbinieku vidū ir sievietēm. Līdz ar to man tā teorija būtu tāda, ka šobrīd sievietes vienkārši dara lielāku spektru darbu, tā skaitā mazāk atalgotus un līdz atalgotākiem. Iespējams, ka vīrieši proporcionāli mazāks skaits uz kopējo šo algu saņēmēju vidū veido šo atšķirību. Jo, tā arī ir taisnība. Interesants fakts, ja mums 43% no nodarbinātajiem ir vīrieši, ja vairums nodarbināti ir sievietes. Līdz ar to es domāju, ka, ja mēs skatāmies plusi vīrieši, es nezinu, vai tas ir visā pasaulē vai tikai Latvijā, ka viņi negrib strādāt, varbūt maz atlīdzības, darbus, skolotājiem, medmāsām, respektīvi tātad darbus, kas varbūt vēsturiski pirms 100 gadiem, ko darīja tikai vīrieši, un sievietes tur nebija ne tūmā, tagad dara pamatā sievietes. Līdz ar to, šis te vidējais algas apmērs, kas tiek salīdzināts, manuprāt, turpinoties šādām tendencēm, varētu ļoti ātri, kā teikt, pārvēlties arī sieviešu pusē. Jā, es esmu uzņemšos šo atbildību paziņot, ka pāvests izsakot šo te savu viedokli noteikti nebija domājis pirmām kārtām Latviju. Ja? Jā, droši vien, ir valsts, ko atšķirība ir lielāka. Jā, taisnība. Es domāju, paskatoties arī pasaules kontekstā, tā Latvijas situācija ir neteiksim, ka tur nav šī problēma, protams, ka ir, bet noteikti nav tik svarīga un jāpat salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, ir tīpaši jau Igauniem, ja mēs izskatāmies pavisam labi. Ja. Tēma ļoti dziļa, un es domāju, mums kā vīriešiem droši vien vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, ja par šo diskutējot. Es virspusē uzreiz redzu divus tādus, pirmās varbūt tādus pīlārus, kam es pievērstu uzmanību. Pirmais ir tas, ka tā tīri racionāli, ekonomiski rēķinot, droši vien, ka var kaut kā pamatot, kāpēc sanāk sievietei mazāk, jo tomēr dodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā vai varbūt, kad maz bērnu mājā, reizēm tad biežāk kavējot darbu nekā vīrietis. Ja? Varbūt, ka tur var kaut kā izskaidrot arī, kāpēc tīri matemātiski tas tā sanāk, tā zemāka alga, kas nenozīmē, ka tā vajadzētu būt, protams. Ja? Bet neaizmirsīsim par otru pusi, par to, ka Latvijā sievietes ir bijušas, man liekas, visos vadošajos amatos. Ja? Sākot ar komerciju, kur ir lielākās bankas vadītāji, lielāko uzņēmēju organizāciju vadītāji vai darbdevēju organizāciju vadītāji, pat vairākas, ja, Saeimas vadītājs, valsts prezidenta galā, kur... Tagad premjera. Jā, premjera, vai ne? Tā kā, man liekas, mēs noteikti nebijām tā valsts, par ko pāvests domāja, paceļot šo problēmu. Jāsaka, ka tas, kas ir arī Latvijai varbūt īpaši, ir, ja mēs skatāmies tādā ilglaicīgā tendencē, tad, protams, sieviešu atalgojums īpatsvars pret vīriešu atalgojumu, tas samērs uzlabojas no gadu uz gadu. Tas ir pozitīva ziņa. Sliktā ziņa visā tajā, ka mums jau statistika slēpj vienu faktu. Ja? Tur neparādās ēna ekonomika. Un ēna ekonomikā tas arī nav nekāds noslēpums. Nodarbināto vīriešu īpatsvars ir lielāks nekā sieviešu dažādu iemeslu pēc. Galvenokārt ir tādi sektori, kur ēna ekonomika ir vidēji daudz augstāk, piemēram, būvniecība vai dažādas citas tam līdzīgas nozars. Un šajās jomās, tas nozīmē, ja būtu visi dati, tad visdrīzāk mēs būtu tuvāk Igaunijai nekā šobrīd mēs esam ar vairāku 11% atšķirību. Jācer, ka Latvijai izdosies progress šajā jautājumā. Jāatzīst, ka sievietes pašas strādā šajā virzienā ļoti labi. Mums ir tiešām jāpiekrīt Edgaram, iespējamie labākie amati no sieviešu puses tiek aizņemti, un mēs par to varam tikai priecāties. Pāriesim pie trešās mūsu tēmas. Tāda smaga tēma, nacionāla tēma, par kuru ekonomikas eksperti daudz ir runājuši patiesībā vairāk gadu garumā, taču īsta tāda risinājuma, kā nav, tā nav. Patiesībā situācija paliek pats sliktāka, proti birža. Latvijā, līdzīgi kā daudzās pasaules valstīs, ir sava fondu birža, kurā tiek pārdotas arī akcijas. Un akcijas tā ir līdzdalība uzņēmumā. Un parasti biržā tas ir veids, kur cilvēkiem, kas uzkrāja līdzekļus, piemēram, pensiju fondiem, kā arī jebkuram individam, ir iespēja ieguldīt, kļūt par līdziepašnieku investoru kādā uzņēmumā, tādā veidā gūstot papildus ienākumus tam, ko viņi dara, pārdodot savu darbu. Taču Latvijā šīs iespējas ir ļoti ierobežotas. Biržas pārskats, tas pat kā ir publicēts, rāda, ka Latvijā birža patiesībā stagnē, sarūk.
Mums ir akciju biržā apgrozījums pagājušajā gadā bijis nepilni 18 miljoni eiro. Tas ir mazāk nekā gadu pirms tam, kad bija 21 miljonus eiro. Bet viss traģiskākā šī aina, un jūs redzat arī savos ekrānos, ir, ja jūs salīdzināt šos datus ar situāciju Igaunijā un Lietuvā. Ja Latvijā šis apgrozījums ir 18 miljoni eiro, tad Igaunijā 150 miljoni eiro un Lietuvā vairāk kā 300 miljoni eiro gadā, kas ir reizēm vairāk nekā situācija Latvijā. Kāds, dārgie eksperti, jūs tiešām esat arī investoru pusē strādājuši un redzat šo situāciju. Vai ir kādi ieteikumi, ko vajadzētu darīt, lai birža Latvijā plauktu? Es domāju, ka šeit pamata atbilde nav varbūt tik daudz investoros, jo patiesībā jau arī Igaunijas un Lietuvas biržās strādā tie paši pensiju fondi, kas ir tie paši, kas Latvijā. Tie paši, kas Latvijā. Līdz ar to es domāju, ka šeit mazāk ir šis investoru nevēlēšanās investēt konkrēti Latvijas uzņēmumos. Manuprāt, galvenā problēma ir kvalitatīva emitentu trūkums. Ja mēs paskatāmies, tad pēdējo pirmskrīzes periodā tai pašā Tallinas biržā bija pietiekami daudz vietējo Igaunijas uzņēmumu, kas veic zināmā mērā kaut kādu Baltijas vai Austrumeiropas ekspansijas, kas pietiekami veiksmīgas akciju laidienas uztaisīja, tas pats Olympika Casino, Arco Real Estate tā tālāk. Tad, pietiekami lieli darījumi, par kuriem interesi bija gan Skandināvijā. Es teiktu, ka mums ir jādomā, kādā veidā veicināt Latvijas emitentu parādīšanās šajās biržās. Protams, viena lieta, ko varētu darīt par atlikušajiem valsts uzņēmumu privatizāciju, ja mēs runājam, tur kādu daļu no tā paša Latvenergo, Latelekom vai LMT, iespējamā koncernu daļu publisku kotēšanu Rīgas biržā, kas varētu radīt kaut kādu zināmu investoru vilkmi, interesi par šiem tirgiem un līdz ar to pavilkt līdz arī citus emitentus, kas redzētu šo biržu kā instrumentu. Kaut gan pie zemām procentu likmēm, protams, konkurēt biržai ar bankām nav ļoti vienkārši, tāpēc salīdzinoši lēti var aizņemties pamatresursus, bet droši vien, ka riska kapitāla asociācijai būtu par to savs viedoklis, jo nevienmēr mēs varam aizstāt aizņemts līdzekļus ar pašu kapitālu. Ja? Un tas, protams, ir ar to, ko nodarbojās riska kapitāla asociācija, kad viņi varētu vairāk popularizēt ne tikai riska kapitāla jomā, bet arī citi tipa pašu kapitāla piesaites instrumentus. Piemēram, biržu, Edgars. Jā, ļoti grūti komentēt to, kā praktiski nav. Jā. Bet jāsaka, līdz šim, protams, birža nav kalpojusi kā finansējuma avots jaunajiem uzņēmumiem. Un, atklāt arī, varbūt gribētos, lai tie mūsu rādītāji nav tādi, kādi viņi ir salīdzinot ar kaimiņiem. Kaut gan būsim atklāti arī tie kaimiņu cipari, paskatīsimies tādā Eiropas kontekstā, nekā tur nav. Godīgi sakot, raugoties uz šo visu, es gribētu teikt, klausieties, mums pietiek, ka kādām 3-4 biržām Eiropām būs pilnīgi pietiekoši, un nevajag neko Baltijā atsevišķi un tam līdzīgi. Ja? Bet, būtu jau jauki, ja mēs varētu piesaistīt naudu caur biržu, bet praktiski visi jaunie uzņēmumi, kas tagad uzreiz skatās uz Ameriku vai vismaz uz Lielbritāniju, un manuprāt, tas ir pilnīgi ok. Pasauli kļūs maziņa, un es īsti neredzu jēgu. Bet vai mums ir, vai nav jau arī tāda situācija, ka mums Latvijas uzņēmumi daudzi būtu tagad kotējušies Ņujorkas vai Londonas biržā, ja reiz tā problēma ir tikai biržas izmērs un te nepietiekama investoru interesi šeit Latvijā, tad jau tikpat labi Latvijas uzņēmumi, tas ir tikai naudas jautājums, kotēties Varšavā, kas ir tuva relatīvi liela birža ar relatīvi lielu apgrozījumu. Ja ir vēl vairāk resursu un vēlmes Londona, Ņujorka galā un piesaistīt kapitālu, bet nav tā, ka mūsu uzņēmumi tur mestos piesaistīt kapitālu biržu darījuma veidā. Es teiktu, ka šeit svarīgs droši vien tas kritiskās masas aspekts. Ja mēs ņemam, tad, protams, Latvijā ir virkni uzņēmumi, kas varētu būt tādā Baltijas kontekstā vidēji izmēra uzņēmumu, kas būtu interesanti
Baltijas līmeņa biržām. Savukārt, ja mēs runājam par Skandināviju un Varšavu, tad es pieļauju, ka pie kapitalizācijas sākot vismaz 100 miljonu eiro, tas būtu tāds... Vismaz uzņēmumu izmēram būtu jābūt 100 miljonu eiro, lai viņš būtu interesants, lai atpelnītu tās administratīvās papildus izmaksas, kas ir šīs biržās startējot. Es vienkārši domāju, ka pietrūkst mums tās vilkmes, tā vēlme piesaistīt šo naudu, šos uzņēmēji, kas varētu kalt šos plānus, bet es teiktu tā, ka tās mūsu biržas jau ir varbūt vairāk piemērotākas tādām tradicionālām nozarēm. Tas, ko Edgars pieminēja, jaunie tehnoloģiju uzņēmumi, protams, tos saprot noteikti investoru lokus, tos nesaprot pensiju fondi. Līdz ar to, protams, mums ir jāskatās, kādu tipu uzņēmumus mēs radām, kas būtu šeit biržai pieejami. Tādas publisko pakalpojumu sniedzēji, kā Latvenergo vai telekomunikācijas, vai gāze. Tas ir kaut kas saprotams, stabils un šeit pat uz vietas izmērams. Līdz ar to, protams, tā ir jājautā to uzņēmumu akcionāriem, cik viņi ir motivēti, kāda daļa no akcijām publiski. Jā, bet nav jau arī, vai tad Tallinā vai viņā ir kādi interesanti jauni uzņēmumi pēdējos 10 gados bijuši? Pēdējos 10 gados ir bijuši, bet jāpiekrīt. Dažos 3 gados nav. Pēdējos 2 gados taisnība pēc krīzes nav. Es gribu iebilst, protams, tā ir diezgan klasiska lieta, ko banku pārstāvji Latvijā ir teikuši, ka nāciet valsts ar uzņēmumiem un mēs pirksim viņa akcijas. Ja mēs apskatāmies Igaunijas biržas vadošo 5 uzņēmumu sarakstu pēc apgrozījuma, tur ir viens pirms 15 gadiem privatizēts uzņēmums Tallinas ūdens, un visi pārējie ir tādi klasiski privātā sektora uzņēmumi, daži no tiem radīti no nulles, kā Tallink, kā Olympika Casino, kas ir no nulles radīti uzņēmumi, kur ir izauguši. Uzņēmumi vispār ir ļoti maz. Taisnība, bet tāda ir arī Latvijā. Nav tā, ka mums visi uzņēmumi ir maziņi Latvijā. Man ir tāda provokatīva doma, jūs abi esat riska kapitāla speciālisti, esat ar šo lietu strādājuši. Kā jums šķiet? Zināms, ka liela daļa Latvijas riska kapitāla aktivitāte šobrīd notiek tāpēc, ka ir arī valsts atbalsta programmas riska kapitāla jomā. Struktūra fonda līdzekļi patiesībā tiek novirzīti, lai attīstītu Latvijā riska kapitālu. Vai biržu veicināt tas, ja viens no nosacījumiem būtu, piemēram, noteiktu skaitu no riska kapitāla veiktiem investīcijām, izēju no šīm investīcijām, proti jaunu investoru piesaist, kā obligātu pienākumu uzlikt, 10 vai 15% veikt caur fondu biržu. Vienalga, kurā vietā, nav svarīgi, Latvijā, Varšavā vai Londonā. Izmocīt jau ar visu ko, bet vai tam būtu tiešām kāds pozitīvs efekts, es šobrīd šaubos atklāt sakot. Mēs varētu iegūt pietiekami lielu jaunu investoru skaitu, jaunu tehnoloģiju uzņēmumu galvenokārt. Principā jau vispār tā šobrīd ir tā jaunais izaicinājums uzņēmumiem, jo šie te valsts, turklāt ir Eiropas, tie nav tik daudz Latvijas, programmas, atbalstītie fondi investē uzņēmumos, viņiem tagad vajag iet ārā, tad jāmeklē nākošais investoru loks. Birža teorētiski varētu būt viens no tādiem veidiem, bet pagaidām tas tā nedarbojas. Es domāju, ka šobrīd diezgan veiksmīgi ir sakritis, ka pirmo valsts atbalstīto riska kapitāla fondu un tieši šis izējas cikls ir pienācis, un es domāju, ka katrā no fondiem varētu būt pa vienam, diviem uzņēmumiem, kas pēc tiem kritērijiem varētu pilnīgi droši atbilst biržas šim izmēram. Es domāju, ka, protams, arī biržas vadībai aktīvāk varbūt komunicējot ar riska kapitāla asociāciju un fondu pārvaldniekiem. Manuprāt, pat varbūt bez īpašas piespiešanas, motivēšanas, finansiālas kaut kādiem līdzekļiem šeit varētu izveidot šo te pipeline, šo te darījumu plūsmu. Jaunas iespējams ieguldītājs. Tā kā es domāju, ka parasti jau tās lietas nenotiek viena paša fondi. Protams, ka viņiem šobrīd ir grūtības varbūt atrast strateģisks investors, kam pārdot šo savu ieguldījumu. Īpaši, ja tas nav vairākuma daļas, tad es domāju, ka birža, protams, ideālā gadījumā būtu ļoti piemērots instruments. Vienkārši varbūt vajadzētu atrast to kopējos tās izpratnes un salikt šo te puzli, lai visi šie te iesaistītie būtu apmierināti. Nē, bet diez vai tas būtu tāds regulējums jautājums. Jā, es pieļauju, ka... Drīzāk veicināms, nevis nosakāms. Jā, veicināms noteikti. Es piekrītu Jurim, ņemot vērā to, ka tā ir publiska nauda, pieņemot, ka valsts varētu kaut kādā apjomā
atteikties no šīs kaut kāda papildus peļņas procenta, ja šis uzņēmums tiek nokotēts biržā, veiksmīgi. Teorētiski varētu būt kaut kādi tādi, varbūt valstī ļoti daudz nezaudējot finansiāli, bet papildus motivējoši instrumenti. Jā, birža patiesībā var attīstīties, ja ekspertiem sekojot, tad, ja paši investori vēlēsies biržā nākt un pēsēt uzņēmumam naudu caur biržu, valsts var to veicināt. Latvijas investori, ieguldītāji interesēs, droši vien tas būtu. Paldies ekspertiem, ka bijāt šovakar kopā mums, 3 interesantas tēmas, un tiksimies nākamnedēļ. Paldies visiem!